12 zinātnes izcilības, pārstāvot 12 vadošās Latvijas zinātniskās institūcijas, apliecina Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību Eiropas pētniecības telpā. Mūsdienu zinātne iedvesmo, pārsteidz un veido zināšanu sabiedrību. Latvijas Universitāte. Raivis Bičevskis. Latvijas universitāte vismaz Latvijas mērogiem ir ārkārtīgi unikāla vieta, jo šeit ir iespējams nodarboties ar tik gan abstraktām, gan arī kompleksām parādībām. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Rūta Ozola Davidāna. LBTU īstenībā ir viena no tām vietām arī mūsu institūtā, kuri pētnieki Latvijā strādā ūdens attīrīšanas sfērā, un viena no tām, kur mākslīgie mitrāji ar domu attīrīt tieši noticis ūdeņus no lauksaimniecības zemēm. Latvijas Mākslas akadēmija. Ansis Rozentāls. Publika, kur aplūko mākslas darbus, kurus ir zinātnieki radījuši, viņi saprot, ka arī tāda var būt zinātne. Mākslas akadēmija izceļ zinātni arī plašākā mērogā. Ventspils augstskola. Karina Šķirmante. Mēs Ventspils augstskolā cenšamies un katru gadu piedāvājam tēmas saistībā ar radioastronomiju, kur students var savas IT kompetences pielietot tur datu apstrādē, izmantojot dažādas risinājumus, tos pašu mašīnu mācīšanās risinājumus, kad tas students tiešām redz, ka viņa zināšanas var noderēt pēc tam zinātnē. Daugavpils Universitāte. Artūrs Škute. Zinātniskā bāze ir attīstījusies ļoti ievērojami. Mūsu rīcībā ir daudz unikālas tehnikas. Mums parādījās laba sadarbība ar ārzemju kolēģiem. Mēs to aktīvi izmantojam dažādos kopīgos projektos. Iespējas ir izaugušas kardināli. Rīgas Stradiņa Universitāte. Renāte Ranka. Bija šis izaicinājums izveidot farmakoģenētikas laboratoriju. Mēs savā laboratorijā gribam izpētīt tieši cilvēka ģenētisko pusi, kuru gēnu produkti nosaka to, vai zāles palīdzēs, vai tomēr būs blakus parādības. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija. Toms Rostoks. Aizsardzības akadēmija ir augstākās izglītības iestāde. Tā visa pamatā ir tas, ka mēs veicam pētījumus, kas ir svarīgi Latvijas drošībai un aizsardzībai. Latvijas Kultūras akadēmija. Baiba Ķērve. Kultūras akadēmija pilnīgi noteikti Latvijas augstskolas saimē piedod savu krāsu. Mēs esam pēdējās 10 gadēs tiešām bijuši klāt pie visiem tādiem būtiskākajiem kultūras jomas pētījumiem. Vidzemes augstskola. Oskars Java. Mēs esam nopietni kāpinājuši savu pētniecības kapacitāti, un šogad, ja runājam par pētniecību, inovācijām, zināšanu pārnesi, esam arī atvēruši inovāciju kvartālu. Jāzepa Vītola, Latvijas Mūzikas akadēmija. Diāna Zandberga. Šī vienīgā iestāde pasaulē, kurā par mūziku runā latviešu valodā augstākā izglītībā. Tādēļ mums ir liela misija panākt, lai tas skan. Rīgas Tehniskā universitāte. Sergejs Gaidukovs. Tas ir prestižs studēt ar tevi, prestiži būt par tehnisku specialistu, par inženieri, un, ja mēs paskatīsimies apkārt, tad tautas saimniecība bez ar tevi nevar izdzīvot. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Dagnija Baltiņa. Mēs patiešām esam ieņēmuši vietu starp tām institūcijām, kas spēj sarunāt gan par fundamentāliem, gan par lietišķiem pētījumiem, gan egzaktajās zinātnēs, gan humanitārajās zinātnēs. Tad Nacionālā bibliotēka ir viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem, kas ir gan sarunu partneris, gan domas virzītājs, gan pasaules latviešu zinātnieku kongresos. Mums šobrīd arī atrodas CERN pastāvīgā ekspozīcija.